Čau, čau, čau! Sveiciens izaicinājuma otrajā dienā. Man ir prieks lasīt visus komentārus un redzēt, kas jums ir sanācis pēc informācijas, ko es iedevu vakar, izaicinājuma pirmajā dienā. Man šķiet, ka tā bija vissarežģītākā īstenībā diena, jo tā lika daudz pašiem meklēt, vadīt datus, bet es varu nomierināt, ka uz priekšu jau būs nedaudz vienkāršāk. Un tā tad šodien mēs runāsim par tipiem. Un tad, kā jau ierasts, es sākšu ar tādu vispārīgu stāstu par to, kas ir cilvēka dizaina tipi. Tātad, tas ir īstenībā pats pirmais, ar ko parasti cilvēks tiek iepazīstināts, kad viņš uzzina par cilvēka dizainu. Un es teiktu, ka tips ir pats pirmais slānis cilvēka dizaina sistēmā, jo viņa ir ļoti daudz slāņaina, un šis tiešām ir tāds pirmais un ļoti plašais. Un kopumā iedala 4 tipus, un jā, es nepārteicos 4, jo klasiski cilvēka dizainē tikai 4 tipi, un visiem zināmais manifestējušais ģenerators pēc būtības ir ģeneratora apakštips, jo viņi pēc būtības abi ir ģeneratori, un tāpēc bieži vien, tad, kad es saku ģeneratori, es tiešām domāju gan vienus, gan otrus, ja? Nu, lūk, tātad, kas ir šie tipi? Tie ir manifestori jeb iniciētāji, un tas otrais nosaukums, ko es nosaucu, ir tas, kā mēs to saucam biznesa valodā, ja, šos tipus, un pie šiem nosaukumiem es arī pieturēšos tālāk prezentācijā, ja. Nu, varbūt kaut kur pa vidam ieminēšu arī tos visiem jau ierastos, ja, klasiskos cilvēku dizaina nosaukumus, bet, tīri, lai arī tevi radinātu pie tā, kā šos tipus saucojas. Tātad iniciētāji mums ir apmēram 10% no populācijas, un viņi ir tie, kas uzsāk darbu, iekustina procesus. Tad ir ģeneratori, jeb būvētāji, klasiskie būvētāji tieši, ja? Un tajā skaitā ir arī tātad būvētāji sadalās klasiskajos būvētājos un ekspresa būvētājos. Ekspresa būvētāji ir tie, ko visi pazīst kā manifestējušos ģenerators. Ja? Klasiskie būvētāji mums ir aptuveni 36%, ekspresa būvētāji aptuveni 30%. Nu, tie skaitļi ir tādi aptuveni, viņi tur arī mainās. Ik pa laikam, ja. Līdz statistikai var sekot Jovian Archive mājaslapā, tur ir atsevišķa sadaļa statistika. Jā, kopumā tātad būvētāji ir 76% populācijas, un viņi sniedz enerģiju, lai turpinātu darbu. Tad ir projektori, ja padomdevēji, kas ir 23%. Projektori dzimst ar vien vairāk un vairāk, ja. Šie tipi ir nākuši arī tikai pēc tam. Kā jau es tie, kas varbūt dzirdēja tie, kas ir Stellina dalības telpā un klausījās Urāna un, precīzi sakot, Jupitera un Urāna satikšanos, tie zina, ja, ka padomdevēji pie mums atnāca tieši ar Urāna atklāšanu. Varētu teikt, ka mūsu apziņa mirklī paplašinājās. Un tad ir, padomdevēji vada procesu. Un tad ir reflektori, jeb vērtētāji, kas ir mūsu tie retie diamantiņi, 1% vai pat tuvāk jau 2% viņi šobrīd ir. Un viņi pasaka, cik labi visiem iet vai neiet. Kas ir interesanti? Interesanti ir tas, un šo ne visi zina, ja, bet tipi patiesībā nebija daļa no oriģinālās Rauru Hu atklāsmes 1987. gadā. Viņš tos ieviesa tikai 10 gadus vēlāk. 97. Un tieši tāpat arī profils un autoritātes. Sākotnēji tika iedalīts viss tādos 2 vienkāršos veidos. Bija tie, kas ir dizainēti uzreiz rīkoties, tā kā design to do, tātad tie bija iniciētāji, manifestori, un tad bija tie, kas ir dizainēti, lai gaidītu, designed to wait, ja? Un tie ir vispārējie tipi. Jo visiem pārējiem ir kaut kas drusciņā jāgaida ilgāk nekā iniciētājiem, kurš var sekot savam impulsam uzreiz. Bet arī tur ir nianses, ja tu esi emocionālais iniciētājs, tad ir drusku savādāk. Bet par tām visām emocionālajām un neemocionālajām būšanām mēs noteikti parunāsim pēdējā noslēdzošajā dienā. Katrā ziņā, jā, tam, kuram interesē, no kurienes es to esmu izrāvusi, noteikti var iepazīties ar Zeno Diksonas darbu. Viņai arī ir YouTube kanāls, jo viņa ir viena no pirmajām Rauru Hu studentēm, un tad viņa īstenībā bija diezgan neapmierināta ar to, kā Rauru Hu daudz ko darīja savā biznesā, kā viņš mainīja lietas, un kā tad, kad viņi par to varbūt sāka runāt, viņi ļoti tika tā kā izstumti no tās community, bet viņa attīstīja
attīstīja visu to savu, tā kā gāja, turpināja šo ceļu cilvēka dizaina, ja, turoties tieši pie šīs oriģinālās informācijas, ja, kas pie Rauru Hu atnāca balss ceļā. Man liekas, ka mūsdienās jau reti kurš var atrast, ka tas īsti bija, jo tas viss ir ļoti daudz ko apaudzis šo gadu laikā. Nu, lūk. Bet katrā ziņā. Tātad cilvēka dizaina šis tips, viņš runā par to, kā tu sevi vislabāk izpaudu pasaulē. Un mēs katrs esam radīts, lai darbotos pasaulē īpašā, unikālā veidā. Un tavs karjeras tips, ja, un karjeras tips, tas būtu šis pats tips, ja, viņš sniedz dziļu ieskatu vienkāršākajā un dabiskākajā veidā, kā izmantot savu enerģiju un iedzimtās spējas, lai pilnībā izpaustu sevi. Tad, kad tu dzīvo atbilstoši savam karjeras tipam, tu vari relaksēties savā darba un dzīves plūsmā un izpaust sevi pilnvērtīgā un jēgpilnā veidā. Savukārt, tad, kad tu nedzīvo saskaņā ar savu karjeras tipu, tev var būt tendences spiest notikumus un darbības, kas noved līdz pārslodzei un spēku izsīkumam. Tāpat tev var būt tendence darīt kaut ko, kas tev nepatīk. Nu, lūk, un kas vispār nosaka to tipu? Karjeras tipu nosaka tas, kā tieši enerģija virzās caur mums, ja? Tā kā caur tiem enerģijas centriem. Un mirklī, kad enerģija plūst brīvi, mēs dzīvojam pilnīgā saskaņā ar sevi. Tad mēs izjūtam to savu spēku un burtiski jūtam savu enerģiju ar pluszīmi. Tas atļauj visām mūsu funkcijas, tā mēs saucam biznesa valodā enerģijas centrus, ja? Tas atļauj šīm funkcijām darboties veselīgā izpausmē. Un man vēl bija tādas pārdomas par to, vai šeit iekļaut to, kā veidojas katrs tips, kuriem centriem ar ko ir jāsavienojas, ja, un tam līdzīgi visas šīs tehniskās lietas. Bet tad es sapratu, ka es to neiekļaušu šajā izaicinājumā. Tas jau būtu varbūt drīzāk kursam atbilstoši jau pamati cilvēka dizainā, tāpēc, ka arī, man liekas, būtu diezgan grūti to uztvert, klausoties tikai audio formātā, un es zinu, ka daudz klausīsies tikai audio formātā. Nu, lūk, katrā ziņā. Brīžos, tad, kad mēs sajūtam pretestību, mēs ejam pret sevi. Un tur, kur ir pretestība, tur enerģijas plūsma samazinās. Un tas liek mums operēt neveselīgā veidā. Pretestība ir signāls, ka esam nogājuši no sava ceļa. Pēc būtības viss, kas mums dzīvē liek ciest, ir pretestība. Un tieši pretestība padara mūs slimus un dusmīgus un neapmierinātus, rūgtuma pilnus un vīlušos. Rauru Hu teica, ka mācot cilvēkiem, kā viņiem atpazīt, kas viņi ir, patiesībā viņiem tiek iemācīts, kā novērst pretestību. Nu, lūk, un šis īstenībā ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc, kad mēs visi gribam tā kā dzīvē, ja iet pa to plūsmu, ja, tur, kur nav tās pretestības. Un pretestība vienmēr būs tad, kad tu iesi pret sevi, un tā pretestība var būt tiešām tāda iekšēja, bet pretestība var būt arī tāda kā no ārpuses, ja. Nu, piemēram, iekšēji, es kā iniciators izstāstīšu savu piemēru. Iniciators šeit ir, lai iniciētu, nevis lai atbildētu, ja, tā kā pārējie tipi. Tā kā, piemēram, ģeneratori. Ja lielākā daļa pasaules mums ir šie būvētāji, un viņi šeit ir, lai tā kā uz kaut ko atbildētu. Bet iniciatori šeit ir, lai iniciētu. Un, ja kāds pie iniciatāja nāk ar tādu, nezinu, jā-nē jautājumu, ja, kas pēc būtības ir veidots priekš būvētājiem. Būvētājiem ļoti labs jautājums. Tad iniciatājiem viņam uzreiz ir tāds kā tā kā viņam gribas pasūtīt dažas mājas tālāk, un tā kā, ko tu vispār man prasa, un ko tu man uzbācies, ja? Viņai ir šī pretestība, ka viņam vispār kaut ko prasa, ja? Un tā ir tāda iekšēja pretestība, bet otrs arī, pretestība var rasties no ārpuses, pret iniciētāju, kurš, piemēram, nepainformē, ko viņš taisās darīt, jo viņš vienkārši seko savam impulsam, bet viņam ļoti svarīgi painformēt tos, kas būs iesaistīti, un ja viņš nepainformē, ja, tā ir tas piemērs, ko es bieži vien minu, man liekas, tajā vispārīgai tipa aprakstē es arī to stāstīju par to, kā, ja tu gribi iziet cauri pūlim, izspraukties, ja tu saki, es eju cauri pūlim, tad pūlis vienkārši pavērs tev ceļu un viņš tev ļaus iziet kā iniciatoram. Bet ja tu neko neteiksi un vienkārši stumsies cauri pūlim, tur būs tā pretestība, ja? Nu, lūk, un šādā veidā tātad to pretestību var piedzīvot gan tā kā iekšēji, ja, tā kā iekšēja pretestība, gan arī tādu kā ārēja pretestība, ja nedzīvo saskaņā ar šo savu tipu, ja, kas iekļauj sevī vēl tās citas nianses, ja? Nu, lūk, tātad, respektīvi, daudz no jums jau zina, ka man YouTube ir vispārīgo tipu apraksti. Tipu apraksti klasiski pēc cilvēka dizaina. Tur nekas nav pēc BG5, tas, ko šodien stāstīšu, ir vairāk pēc BG5. Šī ir BG5 informācija, ja? Tā kā pēc būtības
Es kā BG5 students esmu tiesīga ar to dalīties tieši šādā formātā. Ja? Nu, lūk, ja tu ej un klausies YouTube savu tipu aprakstu, un es ceru, ka visi to ir izdarījuši, un ja nav, tad lūdzu aiziet un to izdariet, ja? Tad tur es izstāstu, tātad katrs tips ir saistīts ar stratēģiju cilvēka dizainā. Ja? Ir stratēģija un autoritāte. BG5 pieeja ir tāda, ka tas ir tā kā salikts kopā, un to sauc par lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Un par to es runāšu pēdējā dienā. Bet pēc būtības, ja tu aiziesi un noklausīsies to vispārīgo sava tipa aprakstu, tu uzzināsi par savu tipu, tu uzzināsi par savu tipa stratēģiju, īstenībā reflektoru uzzinās arī par to autoritāti, un ja viņiem ir lunārā, un tas ir drusciņ tā savādāk, tas ir tikai viņiem, ja tāda, un vēl tu uzzināsi par sarkaniem zaļiem karodziņiem. Un pēc būtības tur, kur būs pretestība, mēs vienmēr saskaramies ar šiem sarkanajiem karodziņiem, kas ir, piemēram, iniciētājiem, tās ir dusmas. Ja? Tad tur uzreiz ir dusmas, ka viņu nelaiž cauri pūlim, dusmas, ka kāds viņam kaut ko pajautāja. Ja? Būvētājiem tā ir neapmierinātība, ja? Un tā frustrācija. Nu, lūk, tās ir ļoti svarīgas ceļa norādes, lai noturētos uz sava ceļa. Es tos varētu nosaukt arī par tādiem kā virziena rādītājiem. Un tā tad, lai nokļūtu dzīvē tur, kur tu vēlies, tev ir jāzina, kur tu atrodies. Un tavā dizainā ir ļoti skaidrs tēmas, jeb ceļazīmes, tie ir tie sarkanie un zaļie karogi, ja, kā es viņus esmu iepriekš saukusi, kas ļauj ātri atpazīt, vai tu esi uz sava ceļa, vai esi no tā novirzījies. Un tieši šīs ceļazīmes signalizē, vai tava komunikācija, tā tava neverbālā komunikācija, tā tava tas tavs enerģijas lauks, ja? Vai viņš ir tīrs vai izkropļots. Nu, lūk, un tad, kad tu izmanto savus atslēgas indikatorus, lai virzītos pa dzīvi, tu spēj ļoti veikli interpretēt savu lēmumu un izvēļu rezultātu un mainīt kursu, ja tas ir nepieciešams. Savukārt tad, kad tu neizmanto savus atslēgas indikatorus, virzoties pa dzīvi, tu vari aizklīst ļoti tālu no sava ideālā dzīves ceļa. Un pats to nemaz neapjaušot, ja? Kas attiecīgi visu var tikai pātrināt un ievirzīt nevēlamā sliedē. Tāpēc būtu ļoti svarīgi skatīties uz šiem virziena rādītājiem, uz šiem indikatoriem. Un es tos pieminēšu pie katra tipa, kad es stāstīšu par tipiem arī dzeniem, arī šī izaicinājuma ietvaros. Nu, lūk, tātad astroloģija un tipi. Mēs katrs esam unikāls, ja? Un mēs nevaram ielikt cilvēkus tikai 4 vai 5 kastītēs. Rokoties dziļāk cilvēka dizainā, to visu lieliski var saskatīt, ja? Kad, varbūt tips saka vienu, bet parokot dziļāk, ja kaut kas tur kā es saku, viss ir spektrs, ja? Viss ir vienmēr jāskatās spektrā. Cik tu izteikti esi, nezinu, cik izteikti tu vēlēsi iniciēt, vai cik izteikti tu vēlēsi mainīt lietas un multitaskot, un uz visu, ko var skatīties tā kā spektrā. Ja? Jo būs kaut kas, kas, piemēram, pasūtīs astroloģiju, runās tā kā varbūt pretēji. Un ne katrs vienmēr sarezonē ar savu tipu aprakstu. Un tad, kad tas nenotiek, ir ļoti vērtīgi paskatīties cilvēka astroloģiskajā kartē. Arī to, protams, var darīt ļoti niansēti, un šeit mēs tik niansēti to nedarīsim, bet, piemēram, ja cilvēkam ir atvērts emociju centrs, bet viņam tiek pateikts, tu esi emocionāli neitrāls. Tev nav sava emocija, vai vēl trakāk, tu esi neemocionāls, kas man vispār ļoti nepatīk, ka tā saka, tāpēc, ka pēc būtības mēs visi esam emocionāls būtnes, ja? Bet redzi, ja šim cilvēkam, un tas ir tā kā vairāk domāts tad, kad tas cilvēks ir viens pats, tiem, kuriem ir emociju centrs, nav iekrāsots, kuriem ir atvērts, ja? Tad viņi ir tādā neitrālā stāvoklī, un viņi tādi ļoti mierīgi, varētu teikt, ja? Nevis tā kā tie, kuriem ir šis centrs, emociju centrs iekrāsots, tie ir tādi visu laiku kaut kādās emocijās dzīvo, ja, vai tur, dažādās, ja, arī tur atkarīgs, kāda tur vārti ir definēta, kāds ir tas emociju vilnis, viņi ļoti atšķirīgi. Viņiem ir savas emocijas ļoti izteikti, un viņiem tik ļoti neiejaucās citu cilvēku emocijas, bet tiem, kam ir atvērts, tie ļoti, ļoti arī sajūt emocijas no ārpus, tāpēc arī bieži vien viņi ir tādi ļoti it kā emocionāli, ja, bet te runa vairāk tā, kā tie cilvēki jūtās, kad ir viņi vieni paši, bet ir cilvēki, kas varbūt viņi tā kā domā, ak, Dievs, tas vispār nav par mani. Bet redzi, ja viņam astroloģiski ir ļoti daudz ūdens kartē vai mēnesis, piemēram, vēža zīmē, ja, tad skaidrs, ka šis cilvēks ļoti emocionāls. Viņš arī viens pats mājās sēžot var apraudāties uz plikas vietas, ja. Lūk, tā kā mans uzdevums ar šo izaicinājumu nav iet kaut kādās dziļās kartes niansēs, bet iedot šo papildinošo astroloģisko slāni, ja. Un ļoti vienkāršā veidā, cik vienkārši, kuram bija noteikti savu dominējošo modalitāti, ja. Un es ceru, ka tas tev palīdzēs ieraudzīt, kāda nozīme te ir arī astroloģijai, un cik ļoti tā var padziļināt tavu izpratni par tavām iedzimtajām enerģijām. Un vēlreiz
es uzsveru, ja, kas kartes ir jāskata kopumā. Un šī, protams, arī savā ziņā ir kaut kāda ģeneralizēšana. Un es vienmēr saku, man nepatīk ģeneralizēt, ja, bet tomēr es ceru, ka nedaudz personiskāk sanāk, saliekot to kopā ar astroloģiju. Un patiesībā, nu jā, tad jau mēs iet vēl dziļāk, es noteikti, nu kā es jau pieminēju, ja, es noteikti skatītos to kartes pārvaldnieku. Un to es arī lieku skatīties tiem, kuriem tur tā kā šķirās, kur nevar tā kā saprast, kura tad īsti ir tā kā vadošā modalitāte vai vadošā stihija. Es saku, paskatāmies kartes pārvaldnieku, kādā viņš ir zīmē un kādai tad stihijai modalitātei šī zīme pieder. Un tieši personības pusē tad mēs to skatāmies, ja, jo pēc ascendenta ir vērts skatīties tieši personības pusē primāri. Nu, lūk, tā kā, jā, un astroloģiskais cilvēku dizains, kā jau tu iespējams noproti, radot astroloģisko cilvēku dizaina tipu, es paskatīšos modalitāti. Un tādā veidā mēs iegūsim nevis piecu tipu variantus, bet veselos 15 iespējamos tipu variantus. Nu, lūk, un manā YouTube kanālā ir pieejami audio par katru tipu. Ja, kā jau es teicu, un es tos audio esmu rakstījusi 21. gada beigās, 22. gada sākumā. Tad vēlreiz saku, ej un noklausies tiem, kam būs pieejama prezentācija. Tie varēs, tur pie katra tipa būs apakšā links, bet tiem, kas klausās YouTube, es arī salikšu tos linkus uz katra tipa aprakstu, lai ir ērtāk atrast, ja vēl nav dzirdēts. Nu, tas, kurš grib vēl tā kā papildus šodienas materiālam, vēl klausīties to, tur apmēram 30 līdz 50 minūtes, kā par kuru tipu, ja. Nu, lūk, bet šodien es ieskatīšu tiešām būtiskāko tieši no BG5 skatu punktu. Ja, BG5, kas ir biznesa un karjeras pielietojums cilvēka dizainam. Nu, lūk, tad es sākšu ar tipu aprakstu un tikai tad pievienošu klāt astroloģisko slāni, lai tev būtu iespēja atslēgt lieko, ja gadījumā ir interese par tīru cilvēku dizainu karjerā un biznesā. Un tad es par katru tipu ierakstīšu atsevišķu audio, un respektīvi par tiem 3 tipiem, ja, lai tev nav jāklausās par visiem. Un pēc šī audio vai video noklausīšanās, noskatīšanās, tu vari uzreiz pāriet uz sadaļu, kas attiecas tieši uz tevi. Un tad jau, ko es vēl gribēju teikt, es noteikti arī sagatavošu tos templētiņus, sagatavas, jā, ar kurām arī tu varēsi padalīties, ja tev būs tāda vēlme. Nu, lūk, un vispār es varbūt pat uzlikšu tos mazos īsos aprakstus. Nu, es izdomāšu vēl, kā es darīšu. Jo es tikko par to atcerējos, kas neesmu viņus uztaisījis vēl. Katrā ziņā, tad jau rītdien mēs runāsim par lēmumu pieņemšanas stratēģijām, kas, ja mēs skatāmies pēc klasiskā cilvēka dizaina, izriet no tipa, stratēģijas un autoritātes. Tā kā šeit es teikšu savus noslēguma vārdus, paldies, ka biji kopā ar mani, un tad jau dodies uz to sadaļu, kas attiecās uz tavu tipu. Bet pilnīgi noteikti nav aizliegts klausīties par visiem tipiem, ja ir tāda vēlme, un tomēr varat vienmēr izzināt savus draugus, radus un ģimenes locekļus, vai ne? Tā kā paldies. Es centos īsi, bet tāpat sanāca, man liekas, 20 minūtes. Tiekamies nākamajā ierakstā.